Sveicināti! Es esmu Kurzemes piekrastes tēlnieks, mākslinieks Ronalds Jaunzems, un šajā prezentācijā pastāstīšu par savām skicēm, kas tapuši pēdējā gada laikā. Uzreiz pabrīdinu, te nav attēlot nekādu objektīvu informāciju, parametri, dati. Te ir mana subjektīva attieksme, tas, kā es jūtos un kā jūtās man apkārtējie. Ir pietiekoši daudz tādi pārliecināti cilvēki, kas zina, kā uzbūvēt pasauli, bet es teikšu, es nezinu. Un tā kā man nav talants mutiski te strīdēties sabiedriskajās apspriešanās, es zīmēju. Nedrīkst būt tā, ka cipari ir svarīgāk par jūtām, jo tā mēs ātri varam nonākt līdz situācijai, kad cilvēks un dzīvība vairs nav svarīga. Vienu ideju pagaidām nezinu, neesmu izlēms kuru, es vēlāk izveidošu materiālā, lielformāta skulptūrā. Kāpēc izstādes plakātā ir jūras ērglis un kāpēc tāds nosaukums uzrāviens? To mēs tuvākajās minūtēs uzzināsim, apskatot skices kopīgi. Un tā, pērn izkalu pieminekli likvidētai lauku skolai austrumu pierobežā. Bet šogad top skices drīzumā zaudētai lauka ainavai Latvijas rietumkrastā. Šī ir tikai pirmā skice, būs vēl. Kur parks, tur arī skulptūras un pieminekļi. Tā, nākamā. Agrāk bija vēja enerģijas optimists, bet, kad pieslēdzos sākotnējai sabiedriskajai apspriešanai, radās skaidra sajūta, ka būs darīšana ar blēžiem un manipulatoriem. Šobrīd izskatās, ka drīz Latvijas ainava paliks vien arhīvos un muzejos. Attēlā izmantot ainavista Vilhelma Purvīša glezna Ziema. Šī ir skice, bet plānoja reāli vidas objektu. 3,7 metra augstu, gleznas rāmi, greznu, masīvu, metinātu tēraudā, kaltu un tonētu zeltā. Ceru, ka turbīnas būtiski netraucēs uztvert ainavu. Černobiļas atomelektrostacijā savulaik uzstādīta skulptūra, kur debesīs paceltas rokas delnās tur reaktoru. Mazliet ietekmējos un uzskicēju savu versiju vēja elektrostacijas ieejas objektam Kurzemē. Zeltainā jūra, tālas Ventavas līdzenumā, un meži ir tas, ko gribētos pacelt un nest uz rokām savā daļradē. Bet drīzumā šeit paliks vien balta sasakas, kas dursies acīs. Janvārī apbraukāja vairāk kā 20 mazās piekrastes saimniecības. Cilvēki nevar saturēt smieklus, kad piemin versiju, ka elektrība no vēja parkiem kļūs lētāka. Labums aizies citur, mums paliks asakas. Materiāls oksidēts varš, zaļgans, krāsots tērauds balts. Tā, nākamā. Tagad par nopietnu. Esmu diplomēts dizainers. Nesen klienti no Amsterdams man pajautāja, kāpēc Latvijā kapos gandrīz visi soliņi krāsot balti pie tā, ka apkārtne tomēr ir zaļa. Vai tam ir kāda simboliska nozīme? Ilgi domāju, iespējams, tam ir ekonomisks pamatojums, jo pigments maksā naudu un jebkurš tonis sanāks dārgāk. Bet, kas attiecās uz vēja ģeneratoriem, tur gan ir sajūta, it kā balti spoki nemanāmi lavās virsū. Lai šo iespaidu labot, iesaku katram stabam uzbūvēt dzelzbetonu fona slietni, lai skatiens nomierinās un nevirpuļo visur apkārt. Šo parādību pats pazīst, kad virpoja akmeni un ilgi jāskatās uz rotējošu virsmu, bilde sāka vērties, lai no tā izvairītos pārmaiņas, jāskatās uz kādu nekustīgu akmeni. Vidas objekta virsotnē saskatāms plus zīmes siluets, lai atgādinātu par fokusēšanos uz pozitīvo un visiem plusiem, bet pašas turbīnas palikt baltas kā ierasts. Šis man atnāca pēc tam, kad ornitologs pastāstīja, ka zem uzbūvētā ģeneratora jau atrasts jūras ērglis pārcirsts uz pusēm.
Skice akmens metāla skulptūrai. Nosaukums Piercings dieva ausī. Šeit, Kurzemes pie jūras ciematā starp 3 dabas parkiem, no vienas puses bezgalīgi tāluma, no otras puses kāpas ieloks, ir kā dieva ausī. Bet neraugoties uz vietēju iedzīvotāju iebildumiem, vēja elektrostaciju plānu turpina aplenkt gan no jūras, gan no sauszemes. Ieklausoties paredzētajos izbūves apmēros, kļūst skaidrs, draud nopietnas gaismas un skaņas piesārņojums. Jūras ērgļi vispār neizvairās no ģeneratoru turbīnām. Tā ir viņu daba. Un šī ir skice metāla vides objektam, daba būs stiprāka. Ja motociklam uz bākas dažkārt uzliek no miroņgala, tad kāpēc vēja turbīnas tādas sterilas? Redzēju dokumentālos kadrus no vēja ģeneratoru nedienām. Izrādās tie baltie eņģeļi mēdz pārvērsties par īstām LS mašīnām. Vietēji iedzīvotāji skaita lūgšanas, lai šeit nekas tāds nenotiek. Mums te piekrastē pieņems par šo tēmu nerunāt pēc 6:00. Cilvēkiem jau murgi rādās. Bet ziņās vēsta, Latvija esot būtiski iepalikusi šīs nozares attīstībā un nepieciešams uzrāviens. Domāju, svarīgi visu izsvērt un neuzrauties uz šī uzrāviena. Šeit arī būs izstādes nosaukums. Industriālie vēja parki ienāk Latvijā. Galvenokārt Kurzemes piekrastē, skice, ieejas uzraksts akmenim, saule, vējš un jūra. Viena lieta uzreiz skaidra, ainava būs beigta. Redzēts ir tikai ainavas vizualizācijas, bet nekur nav parādīts tieši kādā dizainā jaunie vējģeneratori būs. Toties pāvilosnieki jau izpētījuši, no kuras puses tas vējš pūš. Sanāca pilnīgi dzejolītis. Ietekmes uz vidi novērtējumā teikts, vēja parks var palielināt turisma plūsmu, tas radīs jaunu ainavas veidolu, ko var izmantot dažādām mākslas performancēm. Kas ir šis? Var jau tanku nokrāsot rozā, bet trokšņa emisija un vibrācija no tā nemainīsies. Kad beigsies tās pieaugušo spēlītes? Jā, es te vēl gribēju pateikt, ka mākslā skices domāts, lai noskaidrot ne tikai to, kas jātaisa, bet arī to, kas nav jātaisa un nebūtu jātaisa. Jaunākajos dokumentos vēja turbīnas tiek aprakstīts kā pozitīvu mākslas vides objektu, kas piesaistīs turistus, padarīs intensīvākus, vienmuļo Latvijas ainavu un uzlabos kopējo tēlu lauku reģionos. Šķiet, tikai ar to pozitīvs, un te nevajadzētu pārsteigties, un bildēšanās vieta vēja parkā noteikti būs aktuāla, tāpat kā svecīšu vakar. Turpinājumā, lai cik priecīgs izskatītos sveces rūķis, sunītis vai vaskeņģelis, tas vienmēr skumji nodeg sākot no galvas. Skatos, vējģeneratorai noteikti tas pats. Tāpēc piedāvā ideju parafīna galda ģenerators, kas visiem ģenerē gaismiņu, arī prāta gaismiņu. Es nesaku, ka nevajag sveces dedzināt vispār, bet māju gan nevajadzētu nodedzināt. Man te cilvēki zvanīja, grib kādas akcijas organizēt. Domāju, cik vajag sveces, lai sanāk svecīšu vakars. 3 ir pa maz, vajag kādas 3000 gabals vismaz. Un noslēgumā, braucot no Rīgas, uz laukiem vienmēr gaidīju Ventavas līdzenumus, kur tālajā ceļa noslēgumā iedvesmoja un uzlādēja. Tagad es šeit dzīvoju. Reiz aizdomājos, kā būs, kad vecumā sliktāk redzēšu vai bezgalīgā lauka horizontālas iedvesma arī tad būs liekta.
Nevarēju pat iedomāties, ka manos spēku gados Latvijā ienāks nesaprotama monstrīga balto stabu industrija, kuras dēļ nāksies apsvērt scenāriju vispār atstāt dzimteni. Ar to arī noslēdzu šo prezentāciju. Paldies par uzmanību!